Šodien atklājam veselības mēnesi. Veselības mēnesis tas ir tāds pasākumu kopums, kurā ik viens iedzīvotājs atrast kaut ko sevi interesantu, lai uzzinātu ko vairāk, kā uzlabot savu veselību vai nostiprināt savu veselību. Un šodien mēs skrienam, bet visu nākamo nedēļu un vispār visu mēnesi ir iespēja apmeklēt dažādas lekcijas, nodarbības, vingrošanas nodarbības, kurā ik viens var atrast kaut ko sev saistošu. Gan par uzturu, gan par attiecībām ģimenē, gan par bērnu audzināšanu, gan arī citas tēmas. Lau, draugi, milzīgs paldies par visiem, tik labā sastāvā esam sapulcējušies. Es atvainojos par to megafonu, bet mēs esam tik lielā skaitā, ka kaut kā mums visiem ir jādzird. Un šeit ir dažādi labi, interesanti, jaudīgi nodarbību veidi, un īstie skrējēji jau redzu ir iekārtojušies. Iekārtojamies drusciņ ērtāk, tad pēc brīža katrs nodarbības vadītājs pastāstīs par savu šīs dienas plānu. Šodien mēs sagatavosimies un iziesim izskriet pa parku. Izbaudīsim skrējienu tik brīnišķīgā laikā. 4, 3, 2 pēdējais apkārtējais nokļūtījums. Ceļam augšā vienu celi un mēģinam tādu garu soli atpakaļ. Redzam, ja? Liepāja ir veida pilsēta, Liepāja raksturo jauda, un ja liepājnieks iet nopietni, tad tas nozīmē patiešām nopietni. Tā kā, ja ir iespēja, tad ļoti gribētu Liepāju apmeklēt biežāk, jo man šeit uzlādē liepājnieku enerģija, un ja būtu iespēja, tad ļoti ar prieku gribētu redzēt šādu tipu pasākums arvien biežāk, un ja būs iespēja, tad ļoti prieku iesaistīšos visos. Es esmu Roberts Radičuks, es esmu Brīvdabas sporta kluba nodarbību vadītājs, esmu Nike Rigaro treneris, un sportosim, gatavosimies visiem pasākumiem, sportosim ar iedvesmu un aicināsim arī citus. Milzīgs paldies visiem! Esam noskrējuši savu skrējienu, laiks mums bija žēlīgs, lietas nelija. Kopumā atnāca vairāk kā 50 cilvēku, kas ir ļoti labs rādītājs, cilvēki gan nojoja, gan skrēja. Un tagad mēs esam Mami Fit nodarbības laikā, fonā var redzēt, ka meitenes vingro un mācās, kā pareizi to darīt, ka viss ir izdevies un viss notiek. Nākamnedēļ var apmeklēt neredzīgo biedrību, redzēt, kā cilvēki, kuriem ir dažādi kustību ierobežojumi, kā viņi dzīvo savu dzīvi, kā viņi vingro. Un lai saprastu, ka mums viss ir ļoti labi, tiem, ka ļoti gan veselas rokas, kājas un acis. Tā kā droši izmantojiet to iespēju, un pēc tam būs arī interesantas lekcijas ideju bodē. Visi tie, kas ir sportojuši un kādreiz guvuši kādu traumu, varēs uzzināt, ko nozīmē teipošana, kā to varam sev palīdzēt, tad droši sekojiet līdz programmai un apmeklējiet to. Paldies Redison Bufet un Marekam Albertam īpaši par šo atļauju, ka mammas varēja paslēpties no lietus un vēja šeit viņu kafejnīcas telpās, teltī, pludmalē. Un liels paldies par to!